Esam atkal gaisā. Visi, kas ir klātienē, ir atgriezušies no patīkamas tīklošanās un pusdienu pauzītes. Visi, kur ir tiešsaistē, esiet sveicināti vēlreiz. Es zinu, ka ir arī cilvēki, kuri tieši šai semināra daļai pievienojas īpaši, jo specifiska interese ir tieši par to. Tātad, kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies seminārā Digitālās prasmes, kāpēc tavai izaugsmai, kāpnes tavai izaugsmai, un otrā daļa ir sākusies, proti par neformālajām izglītības platformām digitālo prasmju apguvē. Ļoti praktiska daļa ar daudz dažādām liederīgas informācijas lietām. Šī semināra daļa jau tad specifiskāk domāta ir tiem, kuri darbojas pieaugušo izglītības jomā, konsultē cilvēkus par karjeras attīstību, īpaši jau tieši pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem un arī pieaugušo izglītības īstenotājiem, kuri piedāvā vai vēlas piedāvāt arī izglītības programmas. Izstāstīsim, kā tad vislabāk, pēc kādiem kritērijiem šādas programmas sagatavot, un tas siets ir pašvaldības, kura arī tiek izsniegt šīs atļaujas, un mēs mēģināsim paklausīties gan no projektu iesniedzēju, gan no atļauju izsniedzēju puses, kā šo visu procesu katram no mums darīt labāk, arī ar labās prakses piemēriem. Aicināt klausīties arī visi citi, kuri tiešsaistē ir, jo noteikti kļūsim visi gudrāki. Un sāksim mēs ar prezentāciju pieaugušo neformālās izglītības programmu satura izvērtēšana atbilstoši DigComp ietvaram. Un ielūkosimies arī tajā, kā tad šīs programmas saistās saturiski, kas pašvaldībās jāņem vērā, izvērtējot programmas saturu pirms atļauju izsniegšanas. Un par to mums stāstīs Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas eksperte, kā arī profesionālās tālāk izglītības centra FITA vadītāja Īrisa Zvagula. Jūs arī esat visam šim procesam jau gājuši pietiekami nopietni cauri un varat dalīties arī pieredzē. Lūdzu. Jā, paldies. Labdien visiem klātesošiem. Pirms es sāku savu stāstu, es gribētu uzzināt no klātesošiem, kuri no jums ir iesaistīti izglītības programmu izstrādē. Varbūt paceļiet rokas izstrādē. Ļoti labi ir, jā, cilvēki. Un kuri no jums, varbūt šeit ir pašvaldību pārstāvi, kuri izvērtē šīs izglītības programmas un skatās šo atbilstību un piešķir licences? Mazākumā, bet ir. Es aicinu arī jums savstarpēji sapazīties, ja jūs vēl neesat pazīstami, jo tas ir kopīgs darbs, kopīgs ceļš. Un jā, šodien tad es pastāstīšu par to, kā tad gan pie izveides, gan pie izvērtēšanas, kā tad mēs varam neformālās izglītības programmas saturu veidot un izvērtēt atbilstoši DigComp ietvaram. Sākumā es gribētu iesākt ar to, kāpēc mēs vispār runājam par pieaugušo neformālās izglītības programmām. Un kā jau arī iepriekšējā runātāja stāstīja, tad šī straujā tehnoloģija attīstība mums pieprasa arvien augstākas digitālās kompetences. Un tāpēc programmas, kuras mēs piedāvājam, kuras mums ir jāapgūst, viņām ir jābūt aktuālām, atbilstoši esošajām tehnoloģijām jāpiedāvā šīs aktuālākās prasmes. Un tieši neformālās izglītības programmas to nodrošina tātad ātru un efektīvu un praktisku veidu, kā mēs varam apgūt nepieciešamās digitālās prasmes. Un neformālās izglītības programmās, lai iesaistītos, tad nav nepieciešams varbūt tik daudz šīs formālie priekšnosacījumi. Un arī laiks ir īsāks, kurā mēs varam apgūt šīs jaunās zināšanas, bet, protams, ir arī savi izaicinājumi. Ir izaicinājumi, kā auditorijā panākt, lai būtu daudz maz vienāds zināšanu, priekšzināšanu šis līmenis, un arī dalībnieku motivācija dažkārt tieši neformālās izglītības programmās ir visdažādākā, no pilnīgas bez motivācijas līdz ļoti augstai motivācijai. Un jāsaka, ka IT nozarē pieredze ar neformālo izglītības programmām mums ir ārkārtīgi sena jau no pašiem pirmsākumiem, kad tehnoloģija ražotāji, lai cilvēki varētu pēc iespējas ātrāk un labāk apgūt šīs jaunās tehnoloģijas, viņi saprata, ka ir jāveido šie mācību ceļi, certifikācijas un standarti, kas ļauj tehnoloģijas apgūt pēc iespējas ātrāk, bet kvalitatīvi vienādā izmērāmā veidā.
Un tādēļ arī mūsu nozarē profesionāļi mācās lielākoties neformālās izglītības programmās. Kāpēc mēs vērtējam pret DIKOM? Tāpēc, ka tas ir vienots Eiropas Savienības digitālo kompetenču standarts un nodrošina vienotu terminoloģiju, vienādu izpratni un nodrošina šo iespēju salīdzināt programmas, kas arī nodrošina šo kvalitāti. Turklāt tas ir aktuāls, kā arī kolēģi jau minēja, tad tūlīt nāks jaunākā versija, tad šis ietvers nepārtraukti tiek uzlabots, atjaunots, iekļaujot pašas jaunākās un aktuālākās lietas. Jā, kā arī minēja, tad tas nav teorētisks, tas ir praktisks ietvers. Un kompetences, kas tajā tiek apkopotas, ir tās, kuras mums ir nepieciešams ikdienā. Ikdienā izmantojot tādas praktiskas lietas kā informācijas meklēšana, digitālo saziņu, problēmu risināšana, drošības prasmes, tad šis ietvers ir ārkārtīgi praktisks. Un šis ietvers mums palīdz arī personalizēt un pielāgot, kā arī kolēģi pirms tam rādīja, mēs katram sev individuāli vai kādai mērķgrupai varam izstrādāt šo mācību ceļu, secīgumu un pielāgot tieši šīs mērķgrupas vajadzībām. Un tas ļauj plānot arī attīstību, jo mēs esam sākuši ar vienām kompetencēm un vienu līmeni. Mēs redzam, kā tālāk mācīties, kas ir nākamais līmenis, kādas ir nākamās kompetences, ko mēs varam apgūt, un līdz ar to ļauj arī šo attīstības plānošanu. Un tas ir arī labs veids, kā mēs varam mērīt mācību efektivitāti. Tad vai esošā izglītības programma ir sasniegusi uzstādītos mērķus, vai ir apgūtas šīs uzstādītās kompetences attiecīgajā līmenī. Iespējams, mums ir kaut kas jāmaina, kaut kas jāuzlabo, un mēs varam skatīties arī un vērtēt šo progresu. Arī tad mācoties nākamajās programmās, mēs varam izmērīt mācīšanās progresu. Tālāk, jā, šīs bildes jums jau drīz, manuprāt, rādīsies sapņos, bet tās ir bez tām nekur neiztikt, jo tās ir 3 galvenās komponentes. Tātad, izvērtējot mācību programmu attiecībā pret DIKOM, mēs skatāmies uz 3 galvenajām komponentēm. Tātad, pirmkārt, tās ir kompetenču jomas, 5 šīs kompetenču jomas, un tās gan ir jāzina nakts vidū. Tālāk mums ir 21 kompetence. Tās nelieku mācīties no galvas, bet tās ir jātur priekšā. Jo šī tabuliņa ir kā darba instruments, lai tiešām gan izstrādājot, gan izvērtējot, tad lai būtu priekšā visas šīs 21 kompetences atbilstoši katrai jomai. Tas ir būtiski. Un 3. komponente tie ir līmeņi. Tātad mums ir jāatcerās šie 4 kopējie līmeņi, 8 detalizētie līmeņi un tātad komponentes, kas veido šos līmeņus. Uzdevumu sarežģītība, patstāvīgums, jeb autonomija un kognitīvā joma. Un, ja mēs skatāmies uz neformālās izglītības programmas struktūru, tad šeit ir uzskaitīti šīs pamatelementi, kas mums ir programmā, un iezīmētas ir tās daļas, kas attiecās tieši uz DIKOM, kurām ir jāatspoguļo šīs DIKOM kompetences un līmeņi. Tad skatoties detalizētāk, tad programmas mērķis un sasniedzamie rezultāti, tiem ir jāatspoguļo DIKOM kompetenču apraksts, mācīšanās rezultāti, zināšanas, prasmes, attieksmes un līmenis. Programmas mērķgrupai ir jābūt saistītai ar kompetenču profilu un kompetencēm un to līmeņiem. Un priekšzināšanām ir jāatspoguļo, kādas kompetences un kādā līmenī šiem cilvēkiem viņiem ir jābūt, lai viņi varētu šo programmu mācīties, lai viņi varētu uzsākt mācības šajā programmā. Un programmas plāns un saturs, tad tam ir jāatspoguļo un ir jābūt saistītam ar šiem sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem. Piemēram, nevar būt tā, ka pie mācīšanās rezultātiem mēs ierakstam izprot
kiberdrošības pamatprincipus, bet lasot mācību programmu, nav šī tēma vispār nav iekļauta. Tad no kurienes būs šis sasniedzamais mācīšanās rezultāts? Un programmas sasniedzamo mācību rezultātu apguves novērtēšana, tad šis izvērtējums ir jābūt atbilstoši DIKOM kompetenču līmeņiem. Tad vai ir sasniegts vai nav sasniegts? Un tagad es jūs gribu mazliet iekustināt un pārbaudīt, cik labi jūs esat klausījušies iepriekšējās prezentācijas. Varbūt ir grūti saskatīt, bet es palasīšu priekšā. Tad man ir piemērs par vienu pieaugušo neformālās izglītības programmu pamata digitālās prasmes. Un programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem digitālās pamatzināšanas un prasmes, lai veicinātu pārliecību un spēju efektīvi izmantot digitālās tehnoloģijas ikdienas dzīvē, datoru un vietāluņu izmantošanu, internetu pārlūkošanu, e-pasta lietošanu, pārraļu pārvaldi un tiešsaistes drošību. Kādām DIKOM kompetenču jomām atbilst šī programma? Vēl kādi varianti? Labi, tātad es dzirdu, kad ir 3, 4. Kādam līmenim šī programma atbilst? Mērķa auditorija pieaugušie bez digitālajām prasmēm. Pirmais līmenis. Jūs esat maleči, jūs esat kārtīgi klausījušies. Un tiešām tad šajā programmā ir ietvertas visas 5 digitālo kompetenču jomas un atbilst šī programma pirmajam līmenim. Tātad spēja veikt vienkāršus uzdevumus un labi strukturētas digitālās darbības ar citu palīdzību. Un šī kognitīvā joma atcerēšanās, atcerēties, ka var izdarīt kaut kādas lietas un es to varu izdarīt ar citu palīdzību. Tad vēl viens, daudz jūs nemocīšu, piemēram, bet vēl viens piemērs. Pieaugušo neformālās izglītības programma, datu analīze ar Microsoft BI un Python. Programmas mērķis ir sniegt augsta līmeņa zināšanas un prasmes darbam ar Microsoft Power BI un Python datu pārvaldībai, izpētai, modelēšanai, datu vizualizēšanai un koplietošanai. Un kāda būs digitālo kompetenci joma un kompetence? Varbūt kāds zina? Informācijas un datu lietpratība. Tātad nav nemocījuši jūs, bet tātad es dzirdēju pareizās atbildes par 6. līmeni un tātad tiešām kompetenci joma ir informācijas datu lietpratība. Kompetence datu informācijas digitālā satura pārvaldība un 6. līmenis, tātad augstā prasme līmenī spēja pielāgot informācijas datu un satura pārvaldīšanu savām un citu vajadzībām sarežģītos kontekstos. Un kognitīvā joma novērtēšana, analīze, tāda spēja novērtēt, analizēt un piedāvāt risinājumu. Tā, un tad es vēl gribēju arī pastāstīt par to, ka digitālās kompetences var būt arī šīs digitālās prasmes, var būt caurviju prasmes. Un dažkārt programmās, kas nav tieši saistītas ar digitālajām prasmēm, mēs redzam šīs caurviju prasmes, kurām ir nepieciešamas digitālās prasmes. Un, piemēram, pārdošanas vadība. Komunikācija kā caurviju prasme, tad spēja izmantot dažādus komunikācijas rīkus, lai sazinātos ar klientiem, kolēģiem, vadītājiem. Tad mēs šeit redzam, ka ir šī otrā kompetenču joma komunikācija un sadarbība un kompetence 2.1 miedarbība izmantojot digitālās tehnoloģijas. Tāpat tās arī kritiskā domāšana. Kad mēs spējam meklēt informāciju un pārbaudīt to, kritiski izvērtēt datus un digitālo saturu. Tāpat tās arī sadarbība. Šeit ir uzskaitītas 3, bet, protams, ka tās var būt arī vairākas. Tāpat problēmu risināšana, elastīgums, labūtība, kur arī var parādīties šīs digitālās prasmes.
Tā. Un tad noslēgumā galvenās atziņas, ko es gribēju minēt, kad veidojot programmas, izstrādājot programmas atbilstoši DIKOMPam, mēs lietojam vienotu terminoloģiju, mums ir vienota izpratne par sagaidāmajiem mācīšanās rezultātiem, kā arī mēs varam plānot šo secīgi plānot attīstību. Strādājot ar DIKOM, 3 lietas jāatcerās. Kompetenču joma, kompetences un līmenis. 3 tabuliņas uz galda, un ar tām strādājam. Skatāmies atslēgvārdus, raksturojošās darbības, šo te uzdevumu sarežģītību, autonomiju un kognitīvo jomu. Un izglītības programmas, kas nav tieši saistīts ar digitālo prasmju apguvi, arī var ietvert šīs digitālās prasmes kā caurviju prasmes. Un dažkārt skatoties varbūt kādas programmas, kas ir projektu vadība, pārdošana, vēl komandu vadīšana, kur mums liekas uz pirmo acu uzmetienu, tur nav nekāda digitālo prasme, bet viņas patiesībā tur ir. Un noslēgumā gribētu arī atzinīgi izteikt atzinību arī Izglītības zinātnes ministrijai un NVA, VIA un arī valsts administrācijas skolai, kur šobrīd ļoti aktīvi ievies šo te prasību programmu izstrādē, izmantot šo DIKOM ietvaru, un tas mums tiešām palīdz iet uz kvalitatīvākām programmām, salīdzināmām programmām un ļauj mums nodrošināt šo mācību kvalitāti. Paldies, tas man arī viss. Ka nē vēl, ceru vēl. Es vēl gribēju pajautāt. Es zinu un ticu, ka daudz, kas šeit ir daudz gudrāki par mani tajā, par ko mēs tikko klausījāmies, bet tas, ko es gribēju saprast arī no tāda tieši apmācāmo viedokļa, to cilvēku, kur iegūst šo izglītību, kā jūs viņiem komunicējat šo ikdienā nekur, nezinu, medijos, sociālos nedzirdamo DIKOMP stāstu, kā jūs viņiem izstāstat, kāpēc tas viņiem ir vajadzīgs, kāpēc tas viņiem ir svarīgs un ko tas viņiem dod galu galā. Un vēl arī, ko tas, būsim godīgi, šī izglītības sniegšana, tas arī katram no šiem izglītības sniedzējiem ir peļņas un biznesa avots. Ko tā DIKOMP sasaiste un iesaistīšana visā šajā procesā jums maina šajā ziņā? Kādu izdevīgumu tas varbūt ienes? Galvenokārt jau izdevīgums. Tas, ka mēs varam pateikt, ko cilvēks iemācīsies, un ko viņš var secīgi tālāk darīt. Un tad man arī kā cilvēkam, kurš iet uz kādām neformālās izglītības programmām, vienalga kādām apmācībām, man ir svarīgi, ko es mācēšu, ko es spēšu, ko es zināšu pēc tam, kad es būšu apgūsi šo programmu. Un dažkārt tas nav ietverts, nav uzrakstīts, ir tikai kursa tēmas, un pat nav uzrakstīts, kāda būs šie mācīšanās rezultāti. Un šobrīd mēs ejam ļoti, man liekas, tas ir ļoti būtiski, ka mēs ejam uz to, ka ir šie te mācīšanās rezultāti, viņiem ir jābūt izmērāmiem, viņiem ir jābūt atbilstošiem ietvaram, un es varu plānot secīgi, kas man ir, kas man trūkst un kas man vēl ir jāapgūst. Jā. Tik vienkārši, jā. Un sarežģīti. Paldies! Novērtēju katru, kurš spēj sarežģīto izstāstīt vienkārši, tā skaitā tādiem cilvēkiem kā man, bet šobrīd mēs sakām paldies Likta ekspertei un arī profesionālās tālāk izglītības centra FITA vadītājai Irisai Zvagulei. Un tagad uzzināsit vairāk par projektu, kur jau nosaukumā ir arī ļoti labi pateikts virziens – atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai. Un šī projekta uzdevums šobrīd ir izveidot kritērijus formālās un neformālās izglītības programmu izvērtēšanai un izstāstīsim par pirmajiem projekta rezultātiem un to, kā top šie kritēriji. Un tie ir svarīgi, jo tie būs jāievēro izglītības programmu īstenošanā un uzzināsim arī par plāniem un arī būs piemēri par programmām digitālo prasmju apguvē un par pieaugušo formālās un neformālās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidi mums stāstīs Inese Vilāne,
Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta atbalsts pieaugušo individuālās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai koordinatore. Daudz vārdu. Jūs varat pateikt cilvēku valodā? Cilvēku valodā. Pateikšu cilvēku valodā. Tātad mūsu uzdevums, to tās parādīšu, kāds ir mūsu uzdevums, un jūs arī cilvēku valodā sapratīsiet, ko mēs daram un darīsim. Tātad es pārstāvu IKVD, es, piemēram, ļoti labi saprotu, ka dzirdot abreviatūru IKVD, visiem tā gribās pakāpties solīt atpakaļ, bet, neko, liktenis mums lēmis, ka mums būs kopā visiem jāstrādā. Tātad mums ir projektā, ko principā saimnieks mūsu projektam ir VIA, un mēs esam viena maza komponente no šī milzīgā projekta, un mūsu uzdevums ir nodrošināt atbalsta risinājumus pieaugušo formālās un neformālās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidei. Ļoti gudri. Tātad mūsu doma ir tāda, ka mums ir vienota valsts sistēma kvalitātes vērtēšanā izglītības iestādē. Par formālo izglītību mums ir viss skaidrs. Tātad formālā izglītība mums... Formālā izglītība. Mums ir zināmas visas formālās izglītības veidi. Mums ir zināms tas, ka šo formālo izglītību pabeidzot, mēs iegūstam profesionālās kvalifikācijas vai atzītu izglītības dokumentu, un visiem viss ir skaidrs. Visiem ir arī skaidrs, ka formālās izglītības iestādes tiek akreditētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pagaidām 6 gadi. Kā būs tālāk, to mēs nezinām. Un mums ir tagad, bet ir arī neformālā izglītība. Un šīs formālās izglītības iestādes var īstenot arī neformālās izglītības programmas. Man ir jāsaka godīgi, šādas uzskaitas mums nav. Mēs mēģinājām projektu cilvēku atrast, kādas ir tās programmas, ko īsteno formālās izglītības iestādes. Tādas datu bāzes mums nav. Datu mums nav, tātad mēs par to pagaidām nevaram neko daudz runāt. Par neformālo izglītību ir skaidrs, tātad ārpus formālās izglītības, kur ir problēma. Problēma ir tā, ka pašlaik mēs sākam apzināt šīs te programmas, kas un kā viņas īsteno, un kā tas viss notiek mums. Un ja mums ir jāsaka, ka mums ir arī jānovērtē neformālās izglītības programma īstenošana, tad mēs esam pašlaik pašā ceļa sākumā. Vienīgais, ko mēs varam teikt, ka neformālās izglītības programmas nedod profesionālo kvalifikāciju, tā ir papildus izglītība, tātad tas neļauj strādāt profesijā. Un ir vēl viena lieta, par ko mēs neesam pagaidām skaļi un daudz runājuši. Droši vien ministrija ir runājusi, bet mums tā kā nav tā plašai sabiedrībai tas zināms, ja mēs runājam par ikdienējo vai informālo mācīšanos. Tātad tās ir tās prasmes, kompetences un viss, ko mēs mācāmies ikdienā. Ikdienā mācāmies viens no otra, mācāmies mājās, mācāmies kino, mācāmies teātrī, mācāmies muzejā. Tās ir mūsu ikdienējās mācības. Un ja mēs runājam par tādām mazām lietām, kuras mēs sanākam kopā un mācāmies viens no otra, vai tās ir informālā izglītība, vai tā ir neformālā izglītība, mēs vēl pagaidām daļu neesam nošķīruši. Un tas ir arī vēl viens no mūsu uzdevumiem. Mēs izdarījām tā, lai saprastu, kas notiek, mēs izsūtījām anketu visām pašvaldībām. Un esam ļoti, ļoti pateicīgi tām 32 pašvaldībām, kas mums atbildēja, kas mums izstāstīja, kā viņiem iet un ko viņi dara. Un mēs te esam apkopojuši izsniegto atļauju skaitu, un kā mēs redzam, līderos, protams, ir Rīga, kas arī nav nekāds brīnums. Un tālāk Daugavpils, Valmiera, Rēzekne, Ventspils, Salaspils un vēl uz rindu uz priekšu. Mēs arī jautājām
pašvaldību ļaudīm par to, kā viņi jūtās pēc jaunā regulējuma pieņemšanas. Es saprotu, ka tur ir ļoti grūti izlasīt, bet es pieņemu, ka šī materiāli būs pieejami visiem pēc tam, un to varēs izpētīt. Jā, tātad, ja mēs prasam, vai vienota atļauju izsniegšanas kārtība ir mazinājusi administratīvo slogu, tad saka, ka jā, mazināja 20 cilvēki, nē, saka 12. It kā jau liela atšķirība, bet principā tas ir pusi uz pusi, jā. Tā kā mums, šīs atbildes es negribētu šī brīdī daudz analizēt, jūs paši paskatīsieties, jo lai nekavētu mēs laiku. Tad mēs izanalizējām pašvaldībās izsniegtās atļaujas, un kā mēs redzam, pirmās 10 popularitātes ziņā, tātad ar lielu atrāvienu ir digitālās prasmes, dažādu līmeņu. Tālāk ir angļu valoda, latviešu valoda un visādi pārējās lietas, kas tas arī ir izpētāms. Ja mēs runājam par digitālajām prasmēs izsniegto atļauju skaitu, tad paskatāmies, ka šeit no visa tā, cik tur ir, tad 101 ir par vispārējām digitālām prasmēm. Un ko mēs pamanījām, analizējot šos te sarakstus, ka visticamāk nekādā veidā, vismaz programmas nosaukumā, netiek atšifrēts, kāda līmeņa digitālās prasmes tās ir. Man liekas, ka tā bija tikai 1 vai 2 pašvaldības, kuri varēja redzēt, ka cilvēki ir prasījuši Digicomp līmeņa noteikšanu, ja, ka tur ir rakstīts digitālās prasmes, tāds un tāds līmenis. Pārējiem, diemžēl, mēs nevaram pateikt, kāda līmeņa šīs te programmas ir. Tā kā, bet, kā mēs redzam, par digitālajām prasmēm ir vislielākā interese. Un tad ir mēs vēl runājam par tādiem, kas, jā, jūs kā pašvaldību pārstāvi, protams, sākat smaidīt, tikko jūs šo ieraugat, šo virsrakstu. Jā, jūs redzat, ka viena no problemātiskajām jomām ir šī. Mēs esam sākuši sadarbību gan ministrijas līmenī, gan IKVD līmenī, gan mūsu projekta līmenī sadarbību ar asociācijām. Jo mums tomēr ir jānoskaidro, kas ir neformālā izglītība, kas ir profesionālā pilnveida, kas ir profesija un pārējais, kas šeit ir saistīts. Un tāpatās, es neesmu uzlikusi slaidu, tieši tāpatās ir ar drošības jautājumiem, par to, vai šīs te neformālās izglītības programmas drošības jomā ir tās, ko mēs gribam, bet tur arī mums būs jārunā ar asociāciju. Un mums šos te, es jau teicu, ka mēs esam pašā sākumā, un tā kā mēs esam sākumā, tad jautājumi, protams, ir vairāk nekā atbilžu. Un mūsu jautājumi un atbildes mēs vēl meklēsim, un visi kopā meklēsim, vai tās programmas, kuras mēs esam nosaukuši. Tā kā man te ir rakstīts, es saprotu, ka jūs varat redzēt, patiesi ir neformālās izglītības programmas, vai tās ir tomēr profesionālas programmas, un tie cilvēki, kas viņās mācās, tomēr sagaida, ka viņi saņems kvalifikāciju. Jo, mums par to ir jādomā. Es nesaku, ka kaut kas ir nepareizi, es nesaku, ka tā ir slikti, es saku, ka mums par šo ir jādomā. Tāpatās ir ļoti, ļoti daudz programmu, kas saucās šādi, kā mēs esam ierakstījuši. Vai funkcionālie fitnesa treniņi tiešām ir neformālās izglītības programma? Vai nosaukums programmai biatlons ir neformālās izglītības programma? Tas ir liels jautājums. Mums gan ir izglītības likums ar pantiem. Un vai šīs programmas atbilst pantam, tas prasa vēl diezgan lielu izpēti. Tātad, ko mēs esam secinājuši, un tie ir mūsu pagaidu jautājumi, jo, kā es teicu, mēs esam ceļa sākumā. Tātad mums ir neformālās programmas amplitūdā no 2 stundām līdz 480 stundām. Kā ministrija saka, kad ierobežojumu stundu skaitam nav, tātad varam pieņemt, ka tās ir neformālās izglītības programmas, bet tad ir jāskatās, kas ir programmā iekšā rakstīts.
Tātad mums ir vairākas jomas, par ko mēs runājam, par to, kuras ir diskutablas, un tur mums būs jāstrādā visiem kopā un ar asociācijām par veselības jautājumiem, jo ir programmas, kas māca masierus, podologus, piercingu un tetovēšanas speciālistus. Patiesībā jau, jā, ja tās ir programmas sev, tad tās ir programmas sev. Bet, ja tās ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, tad tās tomēr ir saistības ar cilvēku veselību, un par tām mums ir visiem kopā jādomā. Tieši tāpat tās ir drošības programmas par celtņu darbiniekiem, glābējiem un vēl visādas citādas programmas, kur mums arī ir kopā jāvienojās, kā tas viss notiks. Skaistumkopšanu to jau mēs apskatījāmies. Tātad mums ir, piemēram, tādas programmas, kas mūsuprāt pārklājas ar profesionālo pilnveidi, kā matu meistari, pedikīra meistari. Kaut gan asociācija teica, ka meistaru piešķir amatniecības kamera nosaukumu, tā kā mēs paši meistaru nosaukumu nevienam piešķirt nevaram. Viņiem ir speciālisti, un par to mums arī jādomā. Jo izrādās, ka meistaram ir jākārto eksāmeni, papildus eksāmeni un vēl papildus jāmācās un jākļūst par meistaru ļoti ilgu laiku strādājot un mācoties. Tāpat vien mūsu neformālo izglītību pabeidzot par matu meistaru kļūt nevarēs. Lūk tā. Un tagad mums ir vēl viena lieta, ko mēs skaidri zinām, ka pašlaik neformālās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti mēs esam atstājuši pašvaldībām. Neesam iedevuši kritērijus, neesam iedevuši metodiku. Un tas ir mūsu darbiņš, visu kopējais, ko mēs turpmāk darīsim, mēs projektā. Un ziniet, ka mēs jūs mierā neliksim, mēs jums zvanīsim, rakstīsim, brauksim ciemos, jo mūsu spēku un informācijas un zināšanu vien nepietiks, mums būs vajadzīgas jūsu praktiķu padoms, lai mēs izstrādātu gan jums palīdzošus kritērijus izvērtēt šīs programmas, gan arī metodiku, kā to darīt. Tas ir mūsu uzdevums. Tā kā visi runā par mākslīgo intelektu, mēs arī gribējām no aizmuguras, visi gribējām tāpat kā citiem un paprasījām, tad kā tad to kvalitāti vērtēt? Mums mākslīgais intelekts šo arī pateica. Ja jūs to izlasīt, es domāju, ka tur nav pilnīgi nekā, ko mēs jau nezinājām. Neko jaunu mums mākslīgais intelekts nepateica. Tātad viss ir tā, kā mēs darām un darīsim. Vienkārši mums būs visiem kopā jāsadarbojās, mums būs visiem kopā jāstrādā. Mēs, IKVD, jūs pārējie pašvaldībās, ministrijā, VIA un citur, mēs nāksim, prasīsim padomu, lūksim sadarboties un strādāsim, kamēr tiksim pie kāda prātīga rezultāta. Paldies! Es kā žurnālists arī gribēju pavaicāt par to laika rāmi, kādu jūs redzat. Jūs teicāt šos gadus, cik ilgi projekts varētu strādāt, bet kad un kāda veida kritērija, jo tur nav viena joma, tikai jūs redzat, varētu būt tādi, kur jūs teiktu, šī Rīga ir gatava tik, cik tas ir iespējams optimāli. Jā, pirmām kārtām projekts ir līdz 29. gadam, kā jūs saprotat, tas ir priekš digitālās attīstības nenormāls ilgs laiks, bet mēs strādāsim tādā ātrumā, kādā mēs varēsim, jo pašvaldībām ir jāvērtē programmas tūlīt un rītā un jau vakar. Tātad, cik mēs varēsim kopā strādāt un ātri strādāt, to mēs arī darīsim. Es aizmirstu. Par to pašam neesot tajā jomā, protams, iekšā, bet kā jūs redzat par kritērijiem, kad vieni vai otri vai trešie kritēriji varētu būt tādi, kurus jūs varat teikt, jā, mēs esam šo darbu projektā izdarījuši, jo tie kritēriji noteikti nav tikai par vienā virzienā. Jā, vispirmām kārtām runājot par kritērijiem, mūsuprāt, mēs esam ilgi un gari jau tagad projektā sprieduši, ka vispirms mums ir jāatdala tas, kas mums ir jāvērtē, no tā, kas mums nav jāvērtē. Un ja tās ir privāta persona uzrakstīta programmu par to, kā viņa māca atlasa lentīšu rozes veidot 12 stundas, es nedomāju, ka mums būtu jātērē resursus, lai šīs programmas kaut kā vērtētu. Mums ir jāizdomā, ko mēs vērtēsim, un pie tā mums vēl ir jānonāk.
Un tad, kad mēs zināsim, kas jāvērtē, tad mēs domāsim arī kārtīgi par kritērijiem. Es negribētu sasteigt lietas, jo tad mēs varam, pie galda sēžot, kritērijus var labi izdomāt, bet varbūt, ka tomēr pie tiem ir jāpiestrādā tā, lai viņi ir derīgi arī tiem, kas viņus lieto. Paldies! Vēl viens specifisks jautājums ir atsūtīts, vai neformālās izglītības atļauju saņemšana nav priekšnosacījums, lai varētu nomāt pašvaldības telpas, piemēram, priekš sporta nodarbībā? Tāds ļoti precīzi tēmāts jautājums. Paskatāmies. Es nezinu. Ja pašvaldība tā, tad tev ir atbilde. Varbūt atbildi šeit mēs varam minēt no izglītības likuma. Jā, protams, no izglītības likuma šāda prasība attiecība neizriet. Noteikti tas ir drīzāk jāskatās varbūt pašvaldību saistītajos noteikumus, ja šāds priekšnosacījums ir kā pašvaldības izvirzīts kritērijs. Likums, protams, šādu prasību neizvirza un savstarpējas attiecības ar nomniekiem neregulē. Tas varbūt tāda īsa atbilde. Jā, tieši tāpatās, kā mēs neskatīsimies vida daļā, kas ir vida daļa, ir vida daļa un telpu izīrēšana sporta nodarbībām ir pašvaldības lieta. Nezinu. Liels paldies! Ines Vilāne. Bet ļoti svarīga un praktiski noderīga prezentācija par to, kā izsniedzot atļaujas neformālās izglītības programmām tiek vērtēta to kvalitāte, un to redzēsim ielūkojoties Rīgas pašvaldības piemērā. Uzzināsim, kā strādā izvērtēšanas komisija, kam tad tā vērtēšanā pievērš uzmanību, pirms reāli arī izsniedz vai neizsniedz atļauju. Rīgas valstspilsētas pieaugušo izglītības koordinātore Kristīne Kalniņa, mūsu nākamā runātāja. Lūdzu. Jā, paldies. Tad esmu Rīgas pieaugušo izglītības koordinātors, un manos pienākumos ir arī vadīt komisiju, kur izsniedz atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai Rīgā. Tad kā koordinātors, protams, arī konsultēju mācības arī par to Stars.gov.lv, tā kā droši varat griezties arī pie manis attiecībā uz šiem jautājumiem. Un šodienas mūsu jautājums būs tad, kā pašvaldības var efektīvi vērtēt neformālās izglītības programmas un nodrošināt to kvalitāti. Kā jūs zināt, ka kvalitāte nav tāds kā vienkārši formāla prasība vērtēšanā, bet būtisks instruments nodrošinot uzticamu uz rezultātiem balstītu izglītību. Un pašvaldība, varētu teikt, ir daļēji atbildīga izsniedzot atļauju, tā kā dodot garantu, ka šī programma ir kvalitatīva, tāpēc mēs pieejam ļoti atbildīgi šo darbu veikšanā. Bet gribu vērst arī uzmanību, ka neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā ir iesaistītas trīs puses. Ne tikai pašvaldība, kura izsniedz atļauju, bet arī īstenotājs, kurš kvalitatīvi īsteno programmas, un tā ir arī mēs nododam stafeti tālāk, lai viņi īsteno atbildīgi, un arī izglītojamais, kas attiecīgi sniedz atgrieznisko saiti par mācībām un informē ne tikai īstenotājus, bet dažkārt ir tā, ka arī sūdzības saņemam mēs kā komisija, un ir nācies uz vietas braukt un apsakot īstenošanas vietu, un, diemžēl, pagājušajā gadā ir arī nācies arī anulēt atļauju izsniegto, secinot to, ka netiek īstenots ne saturiski, nav tehniskais nodrošinājums, un visu neuzskaitīšu. Bet kopumā, ko es gribētu teikt, ka Rīgā ir novērojams tas, ka tie, kas ir ilgstoši mācību centri, īsteno neformālās izglītības, viņi gan māca sagatavot programmu, gan sameklēt atbilstošos lektorus, bet tie, kas ir pirmo reizi, tad tiem ir diezgan sarežģīti, un arī programmas līdz ar to mums ir tādas, kādas viņas ir. Un, kopumā Rīgai izglītība ir viena no prioritātēm, un mūsu galvenā vērtība ir iedzīvotājs, un lai viņš arī saņem kvalitatīvu izglītību. Un tādēļ mēs tiešām ļoti, ļoti atbildīgi izskatām komisijā
Un, lai turpinātu, kas tad ir neformālā izglītība, jau iepriekš IKVD pārstāve jau ieskicēja par neformālo izglītību un kura tā būtiskā nianse, ka neformālā izglītība ir ārpus formālās izglītības organizētas mācības, un programmas ir paredzētas ikvienam iedzīvotājam bez iepriekš izglītības iegūtās, apgūt kaut kādas jaunas prasmes, zināšanas, bet te ir fokus uz vispārējām prasmēm. Nevis profesionālām, kas ir nepieciešams darbam, bet kas ir vispārēji, tāpat kā digitālā pratība, ir ļoti svarīga visās profesijas pārstāvniecībās, un arī valodas pratība ir ļoti vērtīga. Tātad, tad īsumā, kas ir komisija? Rīgā komisija ir izveidota RIMCā vai Rīgas izglītības informatīva metodiskā centrā, neatkarīga institūcija no 5 cilvēkiem, tātad komisijas priekšsēdētājs, komisija priekšsēdētāja vietnieks un 3 komisijas locekļi. Mums ir arī tā laime, ka mums ir sekretāre, kas mums palīdz, roku sniedz, reģistrē iesniegumus un komunicē pēc sēdes ar iesniedzējiem. Un mums ir tiesības atsevišķos gadījumos uzaicināt arī ekspertus. To mēs arī griežamies ne tikai pie ekspertiem, bet pie ministrijām un IKVD konsultējamies, jo tiešām šis process vērtēšanas nav vienkārši, jo tas plašums ir ļoti plašs spektru. Attiecīgi. Un tātad kā Rīgā, tāpat kā visās citās pašvaldībās, arī noteikti Liepāja uz vietas ir mums tepat, varēs piekrist pēc tam vai komentēt, kā dodās, lai saņemtu atļauju. Mums ir vienkārši kopīgi noteikta ministru kabineta noteikumi, tātad valsts valodā jāsagatavo dokumenti, tātad iesniegums, programma, un iepriekš jau arī FITES pārstāv arī ļoti skaidri norādīja, kāda ir sadaļas. Un galvenais ir neaizmirst parakstīt. Lielākā kļūda ir, kad atsūta Word dokumentus, un mēs, protams, šādu dokumentus nereģistrējam, lūdzam elektroniski vai arī papīra formātā iesniegt. Arī mēs klātienē saņemam, vai e-adresē var arī iesniegt. Un atšķirībā laikam no citām pašvaldībām, jo mums ir pietiekami ļoti daudz semināru un tikšanās arī Latvijas mērogā, pieaugušo koordinatoriem mēs diskutējam. Citkārt komisijās izskata tikai galīgi precizētus dokumentus. Mūsu komisijā izskata visus, un tad pieņem lēmumus par beztermiņa atļauju izsniegšanu, tās, kas korekti pilnībā ir sagatavotas. Tad vai nu arī attiecīgi atteikumu izsniegtam, un vai arī anulējam dažkārt, bet ir liela daļa, procentuāli īstenībā kāda 50% no iesniegtām programmām ir precizējumus, ir trūkumi programmās, un pēc komisijas sēdes mēs lūdzam precizēt, nosūtam e-pastu un esam sazvanāmi vienmēr. Un atļaujas mūsu pašvaldībā tiek izsūtītas elektroniski. Un tad mazliet, protams, arī statistiku, kā jau jūs redzējāt, ka Rīga ir visčaklākā, vai es nezinu, vai čaklākā, bet vislielāko skaitu izsnieguši atļaujas. Un pagājušajā gadā mums kopumā ir, varbūt pa vienu ciparu kļūdāmies, 450 mūsu datos ir parādījās. Un atteikumi ir 71, un kāpēc es mīnu atteikumus? Tāpēc, ka atteikumi īstenībā lielāko daļu ir arī neformālai, jo cilvēki kļūdās ar tām, drīzāk attiecināms uz profesionālo pilnveidi. Līdz ar to ir atteikums, jo neatbilst mērķim. Un šajā gadā mēs esam izsnieguši 81 atļauju. Tā kā, manuprāt, ko es vēl gribētu piebilst, ka komisija strādā ne tikai ar neformālo izglītību programmu izskatīšanu, bet arī interešu izglītību. Tātad licences tiek izsniegtas, bet tās uz 3 gadiem tiek izsniegtas. Un arī saskaņojam pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. Un, kā jau redzat, apjoms ir gan liels. Tā kā šodien ir digitālo pratība nedēļa, arī īsa statistika kopumā, tad vairāk kā trešdaļa, 38% no izsniegtām atļaujām ir digitālo prasmu apguves programmām, un tas arī sākotnēji no
mārketingu līdz grafiskā dizaina programmām ar Canva strādā, ar CorelDRAW un līdz pat programmēšanai ar JavaScript un Python un citām. Tātad, manuprāt, stiprina arī pašvaldība šo dodot citiem īstenot programmas un iedzīvotājiem saņemt izglītības piedāvājumus un attīstīt savas digitālās prasmes. Nu, tad mēs esam laikam nonākuši līdz galveniem kritērijiem, kādi mūsu aspekti, ko tad mēs tiešām pievēršam uzmanību, izvērtējot programmas. Nu, kā jau arī IKVD atkal jāatsaucās ir uz to, vispirms ir jāsaprot, vai programma tiešām ir programma, vai tā nav nodarbību apraksts. Dažkārt ir tā, ka sanāk kopā cilvēki un grib vienkārši kopā dejot vai vingrot, un tā nebūs konkrēta programma. Un otrs, protams, ir atbilstība neformālās izglītības mērķim, kas ir svarīgi, un arī nosaukumam ir svarīgi, jo nosaukums atspoguļo gan mācību saturu, kas ir ieplānots, un viņš nevar būt kāds profesijas pārstāvu nosaukums, kā teikt, friziera meistars vai kāds cits, jā, kā piemērs. Nu, tad tas galvenais mērķis programmās ir, protams, skaidri definēt mērķi un sasniedzamās mācību rezultātus, jo mācību rezultāti ir tie, kas atspoguļo to, ko dalībnieks vai mācību kursantnieks iegūs pēc mācībām, saņemot apliecību, jo arī uz apliecības tiek norādīti sasniedzamie mācību rezultāti, un tās ir tās prasmes, zināšanas, ko viņš iegūst. Un tam ir jābūt kā galvenam tam atslēgas vārdam. Protams, pārējās lietas arī nemazāk svarīgas. Kā atslēgu cilvēks, man liekas, īstenošanā ir lektors, jeb pedagogs, jo bez profesionāli zinoša pedagoga arī mācību saturu nevar kvalitatīvi īstenot, un piekritīsiet, es domāju, vairums. Un arī attiecīgi arī dalībnieki labprāt saņemtu tiešām no zinoša profesionāli kādas zināšanas attiecīgi. Laikam jāsaka, ka tāds klupšanas akmens ir 11. punkts programmā, kur ir tiešām jādefinē programmas īstenošanas kvalitātes nodrošināšana. Bieži vien zvan un saka, ko mums tur rakstīt, bet tur tiešām tas ir tas kvalitātes nodrošina, kā tad jūs īstenosiet, kā jūs pāraudzīsiet un galu galā, kā jūs saņemsiet atgriezenisko saiti no dalībniekiem, lai izvērtētu, vai esošā programma ir atbilstoša, vai varbūt kaut kas ir jāpapildina, vai kaut kas nestrādā, vai kaut kas trūkst, jā, vai tie būtu materiāli, vai tehniskais nodrošinājums, vai tomēr lektora maiņa. Un īstenošanas valoda arī nemazāk svarīga ir. Te ir atsevišķi nosacījumi, protams, par to, ka ja finansējums ir no valsts vai pašvaldības vai Eiropas fondā, ka tas ir jānodrošina valsts valodā. Izņēmums, protams, ir svešvalodas, jā, ka tās var, protams, mācīt attiecīgi svešvaloda. Un jā, tādi mūsu tie galvenie tādi aspekti, uz ko mēs arī ļoti, ļoti padziļināti skatāmies. Un par pasniedzējiem, jā, mēs komisijā attiecīgās programmās, kur tiešām redzam, ka vajag profesionāli, mēs lūdzam arī izglītību dokumentu kopijas, un cilvēki arī sūta, arī CV iesūta, jo tiešām mēs šobrīd jūtamies ļoti atbildīgi, tāpēc kā atļaus ir bez termiņa, viņiem nav terminētas. Tā. Un komisija kopā ar IMC ļoti, ļoti atbalsta visus tie, kas grib kaut ko mācīt, jo tās tomēr ir liels ieguldījums iedzīvotājiem izglītības pakalpojumu piedāvājumā un sniedzam konsultācijas. Ir pieejams metodiskais materiāls mūsu mājaslapā rimts.lv sadaļā zem komisija. Tur ir par katrai izglītības formai ir sava sadaļa. Un pēc komisijas sēdes, kā jau iepriekš minēju, sniedzam atgriezenisko saiti un konsultējam arī tad, ja viņš nav sapratis, kas tieši jāprecizē, tad mēs tā skaidrojam. Citreiz ir tā, ka sūta ekrāns šāviņu un ierakstu, kas tieši jums tur jādara, ja? Tādā kopumā. Nu, tad par izaicinājumiem. Man jau liekas, ka ļoti daudz jau uzskaitīja, un arī IKVD jau bija apkopojis. Nu, tad ir, bet pašvaldībām vislielākais Rīgā ir tas daudzveidīgais un dažādais programmu iesniedzēju spektrs, jā, kur ir ļoti tiešām nepieciešams kaut kāds konkrēts skaidri kritēriji,
Tā skaitā arī, kā jau problemātiskais tas jautājums ir par skaistumkopšanas nozari, kur tiešām mēs ņemam vērā komisija. Protams, skatās arī SPK centra, bija kampaņa par to, kas īstenībā ir tiesīgs sniegt pakalpojumus. Ir bijuši precedenti, ka, piemēram, arī cilvēks ar neformālo izglītību pakalpojumu sniedz un ir gatavs jau mācīt nākamo. Un šeit ir ļoti, mums kā komisija ir atbildība pateikt tomēr nē, jo tas skar veselību, kurš katrs skaistumkopšanā var sniegt procedūras. Un var, protams, niansēti mācīt kaut kādas detaļas par vakaru grīmu, piemēram, ja? Tas ir tāds. Bet, kā teicām, tas vēl ir procesā un kopīgi strādāsim pie kritērijiem. Un kopumā ir vēl tāda nianse, kas ir cilvēkiem ir grūti definēt, mācību rezultātus. Tad varētu būt arī, kā jau iepriekš minēju, nav vienāda izpratne par kvalitāti, katram arī pašvaldībā var pat atšķirties, starp institūcijām ir tā neskaidrība un tiešām ļoti, ļoti ceram uz to vienoto pieeju un vienotu valodu, lai visur būtu vienlīdzīgi. Tad, protams, mūsu gadījumā Rīgā tas apjoms ir tiešām ļoti liels un mums pietrūkst tā kapacitāte un visvairāk ir pēc tam uzraudzībā. Viens ir izvērtēt, otrs ir uzraudzīt. Un ņemot vērā, ka programmas tiek īstenotas arī attālināti, tiešsaistē vai tālmācībā, ja, un tad ir jautājums, kā tad viņi tur veido video, kādus materiālus, vai tad tiešām mums jākontrolē kā tieši. Un tāpēc ir tik svarīgi dalībnieks, kas sniedz to atgriezenisko saiti, bet šādi dati tomēr netiek uzkrāti, nav, ja, arī ne tas, kas īsteno, ne kā viņi ir īstenot, nav apkopoti. Un te arī atkal iziet arī tā lieta, kad formāli viņi varētu uzrakstīt programmu ļoti atbilstoši, bet realitāte var nebūt patiesi tā, kā ir rakstīts. Tā. Nu, tad arī mazliet par digitālo prasmu programmā. Man liekas ļoti labi jau arī kolēģi no FITA izstāstīja, kas tad ir jāņem vērā. Un, protams, sasniedzamie mācību rezultāti ir jānoformulē atbilstoši digitālās kompetenci gan jomām, gan kompetencēm, gan līmeņiem. Un mēs arī saviem, kā teikt, iesniedzējiem vēršam uzmanību, kad gan ir jānoformulē kāda pēc mācību programmas cilvēks iegūst to līmeni, un ir jāieplāno arī programmā, kad viņš novērtē sevi, vai šīs mācības viņam būs piemērotas. Lai viņš arī apzinās, ka nākot uz šīm mācībām, šīs mācības nebūs par sarežģītu. Tas arī būtu programmā jāatspoguļo, kā mūsu redzējumā. Un ļoti svarīgi arī tehniskais un materiālais nodrošinājums, gan datortehnika, gan programmatūra, piemēram, programmēšanā, lai cilvēkiem ir tiešām nevis tikai teorija, bet arī prakse, kur viņš praktizē. Tā, un tad noslēgumā varētu būt mums arī kopējie tādi ieteikumi. Tātad, kā jau es saprotu, ka būs vienota kvalitātes vērtēšana, kritērija tiek un visi čākli strādā. Un tādējādi veidot vienotu izpratni. Un īstenībā es laikam vienmēr arī atgādinu sarunās, ka arī īstenotājs ir tā atbildīgā puse un tiešām aicinu viņiem būt atbildīgiem kvalitātes nodrošināšanā. Tāpat mums, protams, vajadzētu pašvaldībā to kapacitāti stiprināt un pārskatīt arī vērtēšanas procesu, kā mēs to darām, un iespēju robežās arī papildināt, pilnveidot. Un arī es, protams, ņemot vērā, esmu pieteikusies Staragovlv mācībās un apgūstu Latvijas Universitātē advancēto mākslīgā intelekta rīkus ikdienā un biznesā, un arī uzjautājumu, kā tad mums varētu nākotnē, varbūt mākslīgais intelekts varētu palīdzēt un automatizēt neformālās izglītības programmu izvērtēšanu. Un es tā domāju, ka varētu, un gan jau kaut kāds asistents mums noteikti nākotnē varētu būt, jo tiešām pielikumi un citi, tur jau nav tik viena programma, kā izskatīt. Un tad ChatGPT, protams, ir teicis, ka nav neiespējami, sevišķi digitālo prasmi jomā. Un vēlos pateikties, paldies par jūsu uzmanību un cerams tiešām uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.
Paldies, tik tālu. Tas, ko es gribēju pavaicāt, izmantojot to, ka šis ir tomēr seminārs, kur mēs varam iedot vienu otru padomu, nu, un arī atzīties, kādreiz kļūdās. Jums bija arī ieteikumi šeit. Nu, kaut kā jūs līdz viņiem bijāt nonākuši tomēr caur savu pieredzi, caur savām kļūdām, un arī caur jūsu sadarbības partneru, caur šo izglītības nodrošinātāju kļūdām. Jūs esat nonākuši līdz tiem ieteikumiem. Kas būtu tas, kam jūs varbūt tādas lielākās lietas esat gājuši cauri, līdz jūs esat nonākuši tur, kur jūs tagad esat pēdējā laikā, vairāk droši vien domājot? Un Ko jūs redzat, ka kļūdās un atkārtojas tas no šo programmu iesniedzēju puses, ko jūs varbūt arī viņiem iedotu kā padomu līdzi, lai tā sadarbība jums būtu labāka un šī izglītība arī kvalitatīvāka beigās? Jā, paldies par jautājumu. Jā, mums, protams, ir caur pieredzi tikai mēs to visu un ieteikumi noteikti ir atgriezniskā saite, kas vienmēr ir pēc sēdēm, un tad mēs iesakam. Nākamais, ko mēs stiprinām, tas ir metodiskā materiāla pieejamība. Un es domāju, pirms īstenībā, jebkurš, kas grib gatavs kaut ko mācīt, viņam noteikti ir jāapzinās, ko viņš grib mācīt, ko iemācīt, un iepazīties arī ar prasībām, kas tieši un kā jāizpilda programma, un mūsu mājaslapā tiešām ir konsultācijas tālruņi, un tie ir karsti vienmēr, un laipni aicināti zvanīt, konsultēties. Un mēs savukārt kā komisija par, kā mēs stiprinām un saprotam, kas ir kvalitatīvs vai nav atbilstoši, mēs savukārt atkal griežamies pie Izglītības zinātnes ministrijas, pie speciālistiem, pie IKVD. Zemkopības ir daudz un dažādi, jo tās programmas tiešām ir plaša spektra. Jā, paldies! Paldies, mēs sakām Kristīnai Kalniņai, Rīgas valstspilsētas pieaugušo izglītības koordinātorei. Un noteikti izmantojiet izdevību arī tad, kad mēs beigsim šo prezentāciju daļu, arī iet klāt un uzdot ļoti praktiskus jautājumus, ja jums ir, jo pašvaldības izmēri, ja salīdzinot ar Rīgu, jebkura cita pašvaldība ir arī ļoti atšķirīga, un Rīgai tā pieredze ir masveidīgāka krietni, un līdz ar to varat noteikti arī uzdot savus jautājumus. Bet tagad, kā jau solījām, arī kāds labās prakses piemērs, un te arī mēs tieši saskarsimies ar mazāku izmēru pašvaldību, bet Latvijas mērogā pietiekami lielu tāpat, proti par to, kā tad praktiski tiek īstenots neformālās izglītības programmas digitālo prasmju apguvēju un kāda izaicinājumi ir tad jāsastop īstenojot mācību procesu neformālajā izglītībā ar Eiropas Savienības atveseļošanas fonda projekta sabiedrības digitālo prasmju attīstība īstenošanu Ventspilī. Mūs iepazīstinās pašvaldības iestādes Ventspils digitālais centrs direktore Elīna Kroņkalne. Lūdzu. Jā, labdien! Tā. Jā. Ja reiz no Ventspils un ja reiz saka mazākā reģiona pārstāvis, tad man tomēr ir nedaudz jāpastāst, kas tad ir tāds Ventspils digitālais centrs. Jo mēs neesam varbūt tāda pilnīgi klasiska, šodien vairāk par pieaugušo izglītību, un šādas iestādes, protams, ir vairāk iesaistījušās izglītības iestādes, formālās, neformālās. Mēs tomēr esam tāds specifisks gadījums, es gribētu teikt, pietiekami specifisks gan Latvijas, gan patiesībā arī Eiropas mērogā, bet jā, tur tai visā ir arī izglītība. Jo patiesībā digitālais centrs Ventspilī ir jau vairāk kā 20 gadus, un pat principā viena no pirmajām aktivitātēm kā reiz bija iedzīvotāju apmācība, ja mēs kā to saucam informācijas sabiedrības veidošana, un tālajā 2003., 2004., 2005. gadā tas, protams, bija parādīt cilvēkiem, kā tad ir tie pirmie datori, kā viņus ieslēgt un kā vispār uzrakstīt to pirmo teikumu. Bet pa šiem gadiem digitālais centrs ir attīstījis arī savus pakalpojumus, un tas, ko mēs šobrīd aktīvi darām gan pilsētas, gan Latvijas mērogā, ir joprojām pieejas nodrošināšana tehnoloģijām, un patiesībā neskatoties uz to, ka varbūt visiem liekas, ka šodien viedu tālruņi ir kabatā, un visas tehnoloģijas ir pieejamas daudz tuvāk un ērtāk jebkurā diennakts laikā. Covid mums ļoti labi parādīja, ka tas nemaz nebija tik vienkārši.
Un tajā brīdī, kad iestājās visi mājasēdes, lockdowni un visas valsts un pašvaldību principā struktūras vairs nebija klātienē pieejamas un iestādes pateica, ka tagad mūsu pakalpojums jūs varat saņemt attālināt, tad mēs arī sapratām, cik tas cilvēkiem ir diezgan liela problēma un cik viņiem bija svarīgi, ka ir tomēr tāda vieta, kur viņi var tikt pie datora, izdrukāt, apskatīties, atbildēt, samaksāt rēķinus un tā tālāk. Vēl, protams, kas ir saistīti un aktīvi un vajadzīgi, un mēs Ventspilī nodrošinām visu pašvaldības IKT infrastruktūru. Arī Latvijas mērogā gana daudz un dažādos projektos darbojam tieši IKT infrastruktūras attīstībā. Tie paši valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri šobrīd viens no mūsu lielākajiem projektiem. Esam ļoti aktīvi arī dažādu projektu realizētāji. Un jā, tam visam pa vidu vai bāzē, vai pat nezinu, kurā pozīcijā es viņu varētu iezīmēt, ir šī iedzīvotāju apmācība, zināšanu, iemaņu, prasmju attīstība. Un ja mēs tiešām sākām pirms 20 gadiem vairāk tieši uz pieaugušajiem, tad nepavelti tai prezentācijas stūrītī ir parādījies vēl viens logo, kas ir Vizium, kas ir Ventspils zinātnes centrs. Principā šogad 3 gadi, kas mums jau ir tāda atkal nākamā bāze tieši bērnu un jauniešu izglītības attīstība. Runājot par vairāk kā Ventspils digitālais centrs, ko tieši dara pieaugušo izglītībā, tad mums tas piedāvājums ir tiešām gana plašs. Mēs uzreiz aizgāja IKVD pārstāvi, bet mēs esam tā neformālās izglītības iestāde, un kā es šodien klausoties prezentāciju sapratām, pēdējā laikā patiesībā ļoti aktīvi strādājam pie tās informālās izglītības un dažādiem šiem informatīvajiem pasākumiem. Mēs principā visu laiku, katru dienu turam atvērtu anketu, kur mūsu iedzīvotāji var pildīt savas vēlmes, intereses, vajadzības visdažādākajās digitālajās prasmēs, kas viņiem kurā brīdī ir aktuāli. Un tikko kā mēs redzam, ka kaut kāda joma kļūst aktīvāka, vajadzīgāka pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, mēs pietiekami aktīvi uzreiz iesaistāmies un esam gatavi nodrošināt apmācības. Gadā tie ir apmēram 3000 cilvēku, ko mēs apmācām dažādās formās, klātienē, attālināti, kā mēs sakām, arī hibrīdu formātā, kad cilvēki daļa ir klātienē, daļa attālināti vienas apmācības laikā. Mēs tiešām, arī tas pats Covid pieminētais, mums ir iemācījis būt elastīgiem, mums ir jābūt elastīgiem. Mēs pielāgojamies visdažādākajiem cilvēku vēlmēm, laikiem, iespējām, un tas patiesībā ir tas galvenais veids, kā tos cilvēkus arī šobrīd dabūt, lai viņi nāk un mācās. Bet šodien vairāk uzsvars tieši uz vienu projektu, ko arī Ventspils digitālais centrs realizē, un kas ir jāsaka arī tāds, es gribētu pat teikt, laikam pēdējo, man liekas, ka kaut kādu 11 gadu vērienīgākais projekts arī valsts mērogā, jo vismaz es atceros, ka pēdējās tik lielas un vērienīgas tieši bezmaksas apmācības Latvijas sabiedrībai bija, man liekas, ka vēl 7. 8. gadā, kad bija kopā ar Liktu, mēs organizējām bezdarbnieku apmācības visā Latvijā. Tā kā par to ir milzīgs prieks. Es neatceros, cik gadus lien atpakaļ mēs jau runājām mūsu sanāksmēs, ka tāds projekts būs, un mēs visi tādā nepacietībā gaidījām, ka beidzot varēsim pašvaldībā arī tiešām cilvēkiem teikt, ka šeit ir bezmaksas apmācības, nāciet, mācieties. Tas brīdis ir pienācis. Ventspils pašvaldība šo līgumu noslēdz gan pašās pagājušā gada beigās, principā novembrī. Un reāli šīs apmācības mēs uzsākām šī gada sākumā, jo, protams, kā jau arī iepriekš prezentācijās jau gan daudz tik pieminēts, ir arī, protams, visa sava birokrātiskā puse, ir mentori jāapmāca, ir papīri jāsakārto, ir visas programmas atkal jālicenzē, visu, ko mēs šodien jau tā pa punktiem esam izgājuši cauri un dzirdējuši. Un to mēs esam izdarījuši. Jāsaka, arī šajos nepilnos 3 mēnešos mēs jau esam paspējuši arī vienu mentoru pazaudēt un apmācīt no jauna, jo cilvēks vienkārši sāka mācīt, saprata, ko tas nozīmē un kāds tas ir apjoms un kādi, negribētu teikt darba apstākļi, bet ko tas nozīmē, arī saprata, ka tas īsti laikam nav viņa aicinājums un viņi to negribētu darīt. Mēs arī, principā, no Ventspils puses, jāsaka tā, ejot savu standarta taciņu, uzreiz jau tikko kā slēdzām šo līgumu un zinājām, ka šīs apmācības būs. Mēs, principā, jau bijām tiešām visu laiku tādā zemajā startā, tūlīt būs. Mēs ļoti, ļoti aktīvi arī uzsākām mārketinga aktivitātes tieši pie mums pilsētā.
Pat jāsaka tā, negaidot, ka mums varēs iedot kādus plakātus vai komus iedeva jau tos bāzi, mēs paši drukājām, paši vedām, paši devām un dalījām, aicinām. Jā, tā statistika, kas ir uz šo brīdi, ko man burtiski vakar iedeva mūsu cilvēki, ka šobrīd jau tās izsniegtās apliecības ir 93, un tad vēl tādā, kas ir pabeiguši, bet gaida apliecības, jau ir vairāk kā 50 cilvēki. Es teiktu, ka priekš tiem pirmajiem mēnešiem nav slikti, bet tālāk jau pastāstīšu arī citus aspektus. Šobrīd mūsu tā vidējā statistika, ko mums meitenes savilka, ir tās, ka šobrīd galvenā auditorija mums ir dāmas pēc 55. Tās arī ir tās, kuras jāsaka, varbūt mazāk bija jāmudina un pašas bija gatavas nākt un iesaistīties. Turpmāk slaidos es esmu sadalījusi tādus pozitīvos aspektus un lietas, par ko padomāt. Tas vairāk tiešām no pieredzes, ka mēs vadām arī citas neformālās izglītības nodarbības un kā tad mums varbūt iet ar šo projektu attiecībā pret citiem. Runājot par pozitīvo, protams, ka ļoti, ļoti svarīgi tas ir, un mēs jau to vairākas reizes esam pieminējuši, ka šīs apmācības ir pilnībā bez maksas. Tas cilvēkiem ir svarīgi, tas ir nozīmīgi, tas arī ir tāds labs, skaists lozungs, ar ko šo projektu mēs varam virzīt pa priekšu. Tā pašā laikā jāsaka, teikšu godīgi, personīgi, es biju domājis, ka tas vēl vairāk nospēlēs uz cilvēkiem. Cilvēki tomēr, acīm redzot, pa šiem gadiem ir pieraduši, ka maksā pa apmācībām, līdz ar to viņi ļoti izvērtē, ko viņi mācās, kas viņiem ir aktuāli. Un nevienmēr šis vārds, ka tagad mēs dosim pa velti, tas nozīmē, ka viņi uzreiz stāvēs rindā. Šī vērtēšana, šī savā laika izvērtēšana, vai viņi to gribēs, vai viņiem tas ir vajadzīgs, vai viņiem tas ir vērtīgi, tā tomēr ir kļuvusi par prioritāti. Līdz ar to skaits, kas ir jāapmāca, ir gan liels, un jau varbūt likās, ka vismaz kaut kādu daļu mēs varēsim tomēr, jāsaka tā, paņemt uz to, ka tās ir bezmaksas apmācības, tad uzreiz, jāsaka, nebūs tik vienkārši. Otra lieta, šobrīd tie vairāk tiešām ir seniori. Tas, es teiktu, tas ir pirmais vilnis. Un viņi ļoti priecājās, ka viņi var nākt klātienē, ka apmācības notiek pietiekami mazās grupās, kad pasniedzējs ar viņiem pievērst uzmanību, viņi var uzdot jautājumus. Un, protams, tas, kas šodien jau vairāk kārt ir pieminēts, senioriem ļoti patīk socializēties, viņiem jau ir tādas draugu grupiņas, un to mēs arī noteikti redzam, ka tie, kas ir atnākuši un izveidojuši jau to pirmo grupiņu un sākuši ar pašu zemāko līmeni, tie arī tā roku rokās dodās visu uz priekšu uz to trešo līmeni. Jo varbūt, ka kāds bija sākumā domājis, ka es tikai tur to vienu lietiņu, tad tā komanda tagad viss ir kopā, kas ir ļoti pozitīvi un par ko priecājamies. Pieprasītākās tēmas ir e-paraksts, digitālā drošība un šo arī jau iepriekš runāto vietu tālruņu izmantošana. Tās jau ir lietas, ko es minēju, ko Covid parādīja cilvēkiem, ka viņiem ir jābūt kaut kādām elementārām lietām, lai viņi varētu saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus, lai viņi to varētu izdarīt paši un lai viņiem vienmēr nevajadzētu kā cilvēku blakus, kas to palīdz izdarīt. Tā pašā laikā atkal piebildē, ka mēs jau redzam apmācībās, ka viņi apmācās, viņi redz, viņi, protams, to pirmo to sajūtu ir dabūjuši, bet viņi pēc tam arī turpinās nākt pie mums un lejā klienta apkalpošanas speciālistiem tomēr palūgt, lai, ja neko vairāk, vismaz pastāv blakus tai brīdī, ka viņi iesaistīsies sistēmā un logosies iekšā un mēģinās kaut ko tur iesniegt. Un tas nebeigsies arī ne ar projekta realizāciju un visticamāk tas tik drīz nebūs. Jo tā ir arī lieta, ar ko mums jārēķinās un par ko ir jādomā nākotnē. Esam saņēmuši tiešām ļoti labas atsauksmes par izstrādātajiem mācību video materiāliem. Tā kā to cilvēku tiešām novērtē, izmanto, un tas ir ļoti forši, ka ir izdevies tādus uztaisīt. Un mēs esam tiešām ļoti priecīgi par to, kā arī varam veikt mārketingu, ka viņi ir gatavi iesaistīties un popularizēt šo projektu. Notiek arī pārunas, ka varam pārstāvu brauks uz pilsētu, uz vairākām tādiem publiskiem pasākumiem, uz aktivitātēm, jo, protams, ka šī auditorija mums arī visā Latvijā ir jāvāc arvien vairāk un arvien plašāk. Un noteikti arī kā tāds pozitīvais aspekts ir šīs iknedēļas tikšanās projektu vadībai ar mentoriem, ar koordinatoriem, jo tomēr ir šī sajūta, ka kāds tev dzird, redz, ir šī informācijas apmaiņa, kā tad iet, kas sanāk, kas nesanāk, pie kā strādājam. Par izaicinājumiem. Arī
šodien jau vairākas reizes pieminēju, ka tiem cilvēkiem, kam tiešām trūkstās digitālās prasmes, un ko mēs šeit vērtējām arī kā piemēru, ka tas ir tas pirmais līmenis, viņiem tomēr brīžiem tās mācības jau tajā pirmā līmenī ir bišķiņ pa strauja. Tas ir arī tas, ko mēs esam teikuši, ka tās apmācības, to tempu, to apjomu, kas tajās stundās ir ielikts, tas cilvēks sākotnēji nevar, jo ja viņš tiešām knipina vairākas minūtes to savu lietotāju vārdu kādā sistēmā, tas skaidrs, ka viņš pa to laiku nepaspēs citas lietas izdarīt. Tas attiecīgi, protams, atstāja iespaidu uz pārējo grupu, ir kas darbojās ātrāk un ir kas darbojās lēnāk. Tas mums tāds bišķiņ izaicinājums, par ko visu laiku padomāt. Otra lieta, cilvēkus ļoti baida šie testi. Jau tas, principā, pašnovērtējuma tests, kas ir jāizpild pašā sākumā, ir kaut kāda daļa cilvēku, kas gribētu teikt, mēs jau pazaudējam pie šī testa viņus. Jo, viņi tiešām, tur mentors sēž klāt un mēģina tulkot un skaidrot, un tad tam cilvēkam liekas, ka tas vispār nav par viņu, un viņš vispār tur neko nevar atbildēt. Jā, mentoram tur ir tiešām ļoti daudz darba, tieši motivēšana. Un jā, ar tiem testiem tas mums ir tāds izaicinājums, jo viņi ir gan sākumā, gan pēc kursa pabeigšanas, un kad tas cilvēks jau ierauga, ka ir atkal tests, tad jau mēs redzam, ka ir lielas acis. Tālāk ir jāpadara arī mūsu rekomendācija, ka būtu jāpadara nedaudz vienkāršāk tā pieteikšanās, tieši tāpēc, ka cilvēkus mēs vienkārši pazaudējam, ja viņi paši to mēģina, ja viņi ir redzējuši reklāmu, viņi to mēģina izdarīt paši šajās platformā un jau atsitās pie pirmajās minūtēs, tad atkal ir kaut kāda daļa klientūras, ko mēs jau varbūt nemaz netiekam klāt, jo tie, kas būs atnākusi pie mums klātienē, tiem mēs varam apsolīt vienalga ko, bet viņi mums blakus sēžot, un mēs kopīgi izdarīsim, bet tie, kas pamēģinās paši, sapratīs, ka tos mēs arī vairs otrais varbūt nedabūsim. Jā, tad ir tas sāpīgais jautājums, ko es tomēr šodien gribētu aktualizēt. Tā ir platforma Stars, par ko mēs jau tur arī sanāksmēs diezgan daudz runājam un sūdzamies. Un, jā, šobrīd ir lietas, ko šīs platformas, diemžēl, jāsaka tā, iebremzē un bišķiņ arī apgrūtina. Tas, kāpēc ir tā lieta, kāpēc tomēr es izvēlējos šodien pasūdzēties, ir tas, ka tas atstāja arī negatīvu iespaidu uz projektu, jo ir tomēr jau komentāri, ko jūs mums te mācat, ja mums pašiem tā sistēma nestrādā. Ir, protams, tas fakts, kas mūs bišķiņ vairāk saprauc kā no organizatoriskā viedokļa, ka, piemēram, joprojām nevar izpildīt pēc 3. līmeņa testus. Attiecīgi cilvēki nevar dabūt apliecības, attiecīgi mēs šo grupu nevaram noslēgt un izdarīt projektu līdz galam. Un tas, kāpēc mums tas satrauc, ir tas, ka noteikti tur būs daļa cilvēku, kas to apmācību ir noklausījušies, viņiem jāsaka, tā apliecība būs tāda, ir, nav. Viņus tagad vēl dabū, lai viņi izpildu testu un lai to viņi visi izdara. Un līdz ar to mums var sanākt, ka mēs realizējam projektu. Mēs tiešām esam patērējuši laiku, apmācījuši grupas, un mēs pat atskaitēs viņus nevaram iesniegt, jo formāli neesam izpildījuši visus nosacījumus. Tāpēc, jā, šī platforma mēs zinām, mēs saprotam, paši izstrādājam sistēmas, zinām, ko nozīmē testēšana, aprobēšana, bet ir kaut kādas ļoti kritiskās lietas, kas atgrūtina projekta realizāciju. Un par ko padomāt, tas vairāk ir tāds no dzīves pieredzes. Cilvēki, ceļš seniori, ļoti grib izdevus materiālus drukātā veidā. Mēs it kā mācām digitālās prasmes un cenšamies visu to dabūt digitāli, bet atkal ir tās lietas, ka mēs viņiem esam kaut ko izdrukājuši, un tad mēs redzam, ka viņi nāk maksāt tos savus rēķinus vai rakstīt iesniegumu, viņiem ir tā instrukcija pie rokas, un tas atkal ir atbalsts, un mēs redzam, ka viņi par to ir pārliecinātāki un drošāki. Arī apliecības. Viņi grib šo drukāto veidu, ko viņi mājās var ielikt mapītē, un tas viss nav tik digitāli. Par to līmeni, ka principā pat ja mēs izpildām to testu un cilvēkam parādās, ka viņš varētu mācīties 2. līmenī, viņi tomēr grib lekt uz atpakaļ tajā 1. līmenī, kas droši vien nav slikti, jo tā sajūta, ka varbūt kaut ko mēs tomēr nezinām un kaut kas līdz galam nav dzirdēts. Tas ir atkal tāds aspekts, pa ko jāpavērtē tā no projekta realizācijas. Vai mēs gribam, lai tā tas notiek, vai tomēr mēs gribam, lai iet tā kā uz augšējiem līmeņiem uzreiz. Jau pieminēju, ka vienā līmenī var sanākt attiecīgi cilvēki ar dažādām zināšanu līmeņiem, un attiecīgi mentoram jau tā ir diezgan saspringts tas grafiks tai nodarbībā, un viņam vēl sanāk diferencēt tos uzdevumus ar dažādiem līmeņiem, jo tie lēnākie vēl raksta
vārdu uzvārdu, un tie ātrākie jau ir saklikšķinājuši un izpildījuši. Līdz ar to tas ir jebkurā izglītības programmā sistēmā izaicinājums, tas ir arī skolās skolotājiem, mēs to ļoti labi zinām. Līdz ar to varbūt arī pie uzdevumiem ir jāpadomā kaut kādas diferenciācijas iespējas, kad tie, kas ir tie ātrākie, tiem jau var iedot kaut kādu nākamāku vai sarežģītāku uzdevumu, ko padarboties, lai viņiem nebūtu garlaicīgi. Vēl viena lieta, par ko mēs gribētu vērst uzmanību, ļoti aktīvi šobrīd strādājam visā valsts mērogā par to, ka sargājam savus datus. Tā pašā laikā mēs tiem cilvēkiem ļoti daudz dažādus datus prasām, lai viņi varētu pieteikties. Tur tiešām vajadzētu pavērtēt, vai mums tos visus vajag, un vai tas tur bišķiņ nav jau par daudz. Vēl viens, ko mēs tagad visu laiku arī vairāk sakām, seniori, projekts senioriem, bet mēs labi zinām, ka tā mērķa auditorija patiesībā ir arī krietni jaunākiem cilvēkiem. Droši vien, ka varbūt sākumā tas pat nav slikti, varbūt mēs to senioru auditoriju varam teikt, ka mēs paņemam kā pirmo vilni, bet noteikti nākotnē ir jāpadomā kaut kādas marketinga aktivitātes vai kaut kas, ar ko mēs vairāk tiksim klāt tiešām tai jaunākai auditorijai, jo pēc pieredzes saku saturā pilnīgi noteikti ir vērtīgi arī jauniešiem un darbā esošajiem cilvēkiem. Tur noteikti ir lietas, ko vajag atgādināt un izlasīt un redzēt un pamēģināt, ar ko ikdienā cilvēks vienkārši nesaskarās, bet šobrīd kaut kā tā projekta mārketings vairāk ir aizgājis senioru virzienā. Līdz ar to, ņemot vērā lielo apmācāmo skaitu, kas ir valsts mērogā, es teiktu, ka tur būs jāpastrādā vairāk mārketinga virzienā. Un arī par to pašu mārketingu vajadzētu padomāt, vai nevar vairāk kaut kā variēt, izvēlēties aktuālās tēmas, kas cilvēkiem būtu nepieciešamas, jo brīžiem viņi saka, es no šī gribētu to un no tā es gribētu šo un vispārējo man nevajag. Protams, nevienmēr tas ir pamatot, jo cilvēks balstās uz savām emocijām, bet citreiz tiešām ir svarīgi, ka mēs varētu kādai konkrētai auditorijai ļoti mērķēti šīs apmācības apmācīt tieši par digitālo drošību vai par aplikāciju lietošanu vai kaut ko tādu. Līdz ar to tas arī noteikti būtu vērtīgi, kā varētu attīstīt šo projektu piedāvājumu. Un, jā, ko mēs arī jau saprotam, ka šobrīd vēl ir interesi, bet strauji sāks dārza darbi. Līdz ar to vasara mūs nedaudz satrauc. Tad atkal jāsaka, rudens pusē cerība uz jaunu vilnu un uz jaunu interesi. It kā laiks vēl ir, gribās teikt, ka projekts tik tā labi ir iesācies, bet tai pašā laikā, paskatoties arī tos galda termiņus, nemaz tik ļoti daudz jau tā laika nav un vēl ir ko darīt. Tā kā, jā, tas ir par mūsu Ventspils pieredzi. Paldies par uzmanību. Paldies! Es pieļauju, ka viena no cik vien iespējams praktiskākajām prezentācijām šodien. Liels paldies par to. Es pierakstīju jautājumu, jūs pēc minūtes atbildējāt. Tā kā viss ļoti, ļoti labi. Man nav šobrīd vairs pat ko vēl specifiski pajautāt. Līdz ar to tā kā tiešām ļoti, ļoti labi arī, es domāju, bija ļoti korektā formā izteikti aizrādījumi un iebakstījumi. Tā kā arī par to paldies. Un tas tikai uz labu, lai pēc tam mums visiem ir labāk. Paldies! Tik tiešām paldies Elīnai Kroņkalnei, Ventspils digitālā centra direktorei. Šeit arī apliecinājās mana līdzība par vecmāmiņu un bietēm. Tas tiešām strādā par laimi vai diemžēl, bet ja mēs to ņemam vērā, tad tas mums visiem var palīdzēt reālās cilvēku vajadzības un ikdiena. Šobrīd es šķiru savu priekšpēdējo lapu. Mēs visi kopā esam uzkrājuši tiešām pamatīgu pieredzi, informācijas bagāžu, un es ceru, ka tiešām daudziem tas ļaus atspērties drošāk tālākajiem soļiem, vai vismaz ir bijusi iespēja gūt arī apstiprinājumu tam, ka esat uz pareizā ceļa vienā vai citā veidā. Mēs novēlam turpināt, pilnveidoties, turpinām arī sniegt savas ekspertu zināšanas tālāk no mutes mutēt savās pašvaldībās un saviem kolēģiem, radiniekiem un tā tālāk. Liels paldies par ekspertīzi. Un noslēgumā formāli, bet ir jāatgādina, ka šis izglītības un zinātnes ministrijas EPALE un Nacionālo koordinātoru projekta komandas rīkots seminārs Digitālās prasmes, kāpnes tavai izaugsmei ir uzreiz 2 izglītības un zinātnes ministrijas īstenoto Eiropas komisijas Erasmus Plus projektu auglis. Un te ir runa tātad par EPALE Nacionālais atbalsta dienests un projektu nacionālajie koordinātori dalības
pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā. Ar šiem formālajiem vārdiem es saku paldies visiem tiešraides skatītājiem. Mēs šajā brīdī vēlam jums labu dienu un noteikti dodieties uz šīm adresēm, ko šīs dienas laikā redzējāt, pētiet, veidojiet savus digitālos kontus, mācību un esam izglītoti uz priekšu. Paldies jums!